Mani sauc Jana. Man sauc Roberts. Kitija. Mēs esam no Staļģenes mazpulka, un mēs esam izdomājuši veidot riteņbraukšanas trasi Staļģenes parkā. 7 būs rampas, būs tādas nelielākas iesācējiem, būs arī lielākas priekš tādiem cilvēkiem ar pieredzi, un vēl dažādās variācijās tās rampas būs. Es teiktu tā, projekts izdosies, tikai galvenais tagad ir ļoti censties to izdarīt termiņos. Tuvojās hakatons, skolotāja Annas Krups mums piedāvāja, ka var braukt. Tad piekritām uzreiz es un Jana. Un tad pēc tam es pasaucu vēl Kitiju, pateicu, ka ļoti laba iespēja, kur pievienoties, un viņa uzreiz arī piekrita. Un ar darbu sadali bija tā, ka pamatā Jana strādāja ar visiem dokumentiem, tur kārtoja papīrus, un tad es biju vairāk pie praktiskajām lietām, rampu būvēšana. Tad Kitijai arī bija rampu būvēšana. Viņa tur meklēja visādus veidus, kā būvēt, pastāstīja mums, ko viņa ir atradusi. Un tagad ļoti daudz ieguldīja darbu arī atklāšanā un visādās tādās lietās. Staļģenē nav pārāk daudz vietas, kur iet pavadīt savu laiku, it īpaši aktīvi. Un mēs ar Robertu jau kādu laiku esam vēlējušies šeit trasi izveidot, hakatons bija perfekta iespēja šim. Tagad būs ko darīt, atbraucot šeit. Būs iemesls šeit vairāk braukti. Vispār es esmu ļoti priecīga par to, kā mums viss izdevās. Es domāju, ka mums sanāca viss, kā bija ieplānots. Kopā iesaistījās ap 35 cilvēkiem, sākot no apmēram 5-gadīgiem līdz skolotāju vecumam. Visi bija. Varbūt tas, ka tiešām to tētu bija mazāk, bet jaunieši varbūt varēja tomēr būt vairāk, bet tie, kas bija tiešām darīja kārtīgi savu darbu un visu izdarīja. Šī parka daļa Staļģenē ir mazapdzīvota un principā viņa netiek izmantota, kādai lēnai pastaigai vai kam. Un man tas ļoti, ļoti likās saistoši un interesanti, ka arī šajā parka daļā būs kustība. Un it sevišķi tas, ko es ļoti augstu vērtēju, to, ko jaunieši izgatavo un izveido paši ar savām rokām, tam ir cita vērtība. Gan jauniešu acīs, gan arī visa pagasta. Un patīkami ir tas, ka jaunieši nebaidās un zina, ka viņiem ir ceļš uz pašvaldību, ka viņi var sadarbojoties ar pašvaldību, realizēt arī tādas idejas, kas sākotnēji vispār liekas nereālas varbūt. Veiksmes faktori. Sastrādāšanās, tas, ka mēs ļoti labi sastrādājāmies visi. Mums bija komanda un visi bija gatavi darīt. Sarežģītākais jau ir panākt, lai viņi ierodās. Jo tur vajag visādi stāstīt. Es teikšu, ka es darīju, tur arī jāstāst. Būs baigi forši pastāst par rezultātu. Tur arī par to, mēs uzēdām, pēc tam talkām, ka būs ēdiens, kaut ko tā. Un tas piesaista, un tad vieglākais jau ir pateikt, ko darīt viņiem. Mazpulka jauniešiem ir tieši tas, ka viņi ir ļoti droši, atvērti. Viņi ir gatavi sarunai, viņiem ir šīs idejas, un viņiem nav tie aizspriedumi, ka viņus nedzirdēs, nepalīdzēs vai neuzklausīs. Arī, kad viņi aizstāv savus tos projektu darbus, es vienmēr ar baudu skatos, klausos un abrīnoju, jo arī neveiksmīgu gadījumu viņi vienalga izstāst un ir izdarījuši secinājumus un rod risinājumu arī tādiem gadījumiem.